Oļegs Znaroks pilnīgi pelnīti. Ja pirmajā mačā viņš it kā pazuda, nebija šeit, šodien viņš spēlēja lieliski, tāpat kā Harijs Vītoliņš šajā maiņā, tāpat kā tam Bijels, mūsu aizsargi. Un arī svarīgi ir tas, ka spēles pēdējā trešdaļā pārliecinoši spēlēja Artūrs Irbe. Oļegs Znaroks saka paldies mūsu līdzjutējiem. Krievijas himna, bet Latvijas himna, es ceru, skanēs 6. maijā, kad Latvija tiksies ar Kazahstānu. Jā, šoreiz skanēja Krievijas himna pirms 8 gadiem tieši šeit Šveicē pēc pasaules čempionāta, kur Artūrs Irbe bija labākais vārdsargs, sagaidījis 4. māju. Toreiz daudz krievu žurnālisti pat